Hei, mīļumiņš, rekur tavs sīventiņš. Ne? Jā? Jau iet? Sveicināti. Sveiki, Sivēnos. Tas ir ar mums... Kalvis Troskā. Jānis Kreišmans. Un Aleksandrs Guzenko. Un paldies, ka jūs esat ar mums. Tā. Tas bija slikts. Šis bija lielisks high energy sākums. Jā. Uzreiz parāda, kāda būs epizode. High energy, nebija gramatika. Izslēdz vēl vienu reizi. Nē, devai vienkārši. Nē, kā ir tā jādzīvo. Jā. Pieņem savas kļūdas, atzīsti tās. Sagremotās. Nu, Guzenko kaut kas jauns, baļabom. Jums ir, protams, jūs esat sivēni, jums ir tādi gadījumi, kad jūs gribat riktīgi kaut ko stulbu izdarīt. Yeah. Un jūs zinat, ka tas ir stulbs. Pret likumu vai ne pret likumu? Nē, obligāti pret likumīgi. Panāc, man karoči... višķiņa, Aleksandr, tuvā galdam. Jā. Tu vari vēdru dabūt vēl pa pusmēju. Es gribu, lai kadrā redzētu tikai manu vēdru un visu. Un neuztraucies, to redz katrā kadrā. Jā. Normāli. Ko tu gribi? Aleksandr, dziļāk panāc. Man nav ērti. Dziļāk. That's what she said. Nē. Tas... Man nav ērti. Visu laiku. Neviens neskatās. Visi klausās Spotify, kur nav tā epizode, šita epizode. Izties, ka mēs esam tev atstūmuši. Kas tas ir? Tiešām. Burtiski kā bērni jādinā. Mums vajag redzēt, tā kā es esmu uz galda jau praktiski. Apmēram tā kā, kad tu aizēji Maksimā, un man tā bija nesen Maksimā pārdevēja, kas ir... Viņa svēra uz sev priekšā, tur kaut kādā, nezinu, ko es gurķi pirku vai ko. Viņa krūtis uzlika uz virsu un tagad skatās, 40 kg gurķi, ok. Es saku, jūs varētu pupas noņemt, lūdzu, no Tev tā bija vai bija? Bija. Jā. Kā tu pateici? Es neteicu, viņa pati saprata. Vai tā ir jūsu krūts vai viena no riepām, es nevaru pateikt, bet divi gurķi nesā 40. Jā, es teicu, es gribu gurķus, nevis melones. Jā. Ir arī ar lieliem krūtīm. Zini, kā man tagad nav aktuāli, bet kādreiz es gāju uz frizētavām. Un, zini, tas padoms frizētavas, un tur vienmēr viena tante strādā, viena tā pati ar milzīgām krūtīm. Jā, un vienmēr, un tu jūt, ka tas krūtis spiedās tev pa pakausam. Man bija nepatīkami vienmēr. Nepatīk, kā tas var būt nepatīkami? Man bija... Es beidzu uzreiz, paldies Dievam, ka tu... Ja tā būtu kaut kāda, vai man ir 18, es mācos fričerītas? Cits jautājums, bet ne jau 50 gadi. Svetlāna. Jā, tā, nehuj kēm, un tad viņi tev griež. Nē. Uzreiz beidzu, labi, ka tur ir tāda mantija tev apkārt, kā tiesnesim, vai ne? Un nevar redzēt, kas man tur notiek. Bet, tu pēkšņi var redzēt, kā Matis slīd nostāp, kā es starp vienkārši tāpēc, Jā. Bet tā ir lieta, un tā kā, es arī domāju par to, ka agrāk, varbūt viņi sāk strādāt, un viņi mēģināja nepieskarties ar krūti, un vienā brīdī viņi tā kā mani vēl 10 cilvēku šodien. Man liekas, viņai ir tas pats, kas teva galda, ka viņi vienkārši, viņi nevar citādāk tuvāk pienākt. Es varu tuvāk. Tā ir gabarīta problēma. Nē, tā kā, nezinu, ka viņa uzmācās tev mazam jaukam puisēnam. Nē, tas, protams, nav, jā. Tas, protams, nav. Man bija frizieris vīrietis, un man kaut kas cits dūrās acīs. Jā, bet nekas nekad nebija pie vīrieši. Vīrieši ir labākie, vai ne? Vīrieši ir labākie. Nē, Aleksandrs Guzenko. Es esmu bijis, un man viss prieks beidzās, ka viņš man galvu mazgāja. Man tāds, viss. Es tad labāk pie tām globus Diānām, lielajām apļajām. Bet ne pie... Bet paskaties, cik daudz mēs pazīstam frizierus, kur ir ļoti pasaulē slaveni. Mēs ļoti daudz. Jā, mēs zini, ka tu dzīvo citā pasaulē. Mēs zinām vārdus, uzvārdus, bet tu zini vismaz vienu sievieti, kura dabūja balvas, un viņa ir pasaulē slavena ar to, ka viņa ir friziere. Es nevienu nezinu. Es zinu vienu frizieru Cēsīs, kas manai māsīcei piededzināja uz izlaidumu vienu ausi iespēju, kad lokas taisa. Taisnot. Jā, un viņi ļoti atvainojās, un tur izviņīti prastīti, un vēlāk iespieda arī otrā ausi. Un ja vajadzēja to frizūru likt vairāk, tā kā šitā, lai viņi parādītu ausu, un burtiski tā kā ausu un augšā bekons un abās. Es iedomājos, kā viņa to matu taisnotā izmanto, un arī ausu vienkārši plakani. Man īstenībā redzi, gali ir tāda, tā kā saskatās. Tā kā tur ir tāda delfam. Man bija viens gadījums kaut kā... Dolba jobīs. Es pamatskolā biju līdz čomam, es nezinu, kāda sakarā, bet pie friziera. Un es viņam griežu matus, es sēžu malā, un es atceros, es cūkāju krānu viņam, un es skatos viņu, un es tā domāju, būtu baigi dīvaini, ja viņam tagad iegrieztu ausī.
Pēc 2 sekundēm viņam iegriez ausī. Un frizē arī ir, Dievs, iet pa gaisu, tur viss viņam asins teik, un tas čalis tā, viss kārtībā. Un tad no tajā laikā es sapratu, ka man ir spējas. Jā. Es vairākus gadus eju uz vienu to pašu barbershopu, un man tā meitene, kur to dara, es pazīstu vairākus gadus, un viņa katru reizi man ar to, ar to bīstamo, apasnēm, kur ir saucās. Ko? Tā kā klasiskais skūšanās nazes. Skūšanās nazes, jā, ot nezināju, jā. Un, protams, pirmās 2 reizes bija tā kā, viņa toši nezina, ko viņa dara, bet tagad... Un viņa arī vienā brīdī viņa saka, šeit to visu darīt, un šeit tā kā vienkārši pārgais man rīklu, un tā kā normāli. Es esmu redzējis svīnī todu lūdzēt. Jā, man nepatīk tavi joki. Nu jā, bet... Man tikai celiņu taisīja. Ar to... Jā. Bet man viņa teica, vai tev vajadzēs celiņu, es tā jā, un viņa man uztaisīja kaut kā centimetru, un izties, kad es gribēju Adidas tās svītras, bet padevos. Nē, bija briesmīgi. Bet ir tā kultūra, ir pie mums bet ir cilvēki, kuri katru dienu iet pie barbera no rīta, viņam katru dienu... Jā, to sauc par bagātajiem. Jā, tā kā nav obligāti, piemēram, Harlemā, tur viņi visi to dara, viņam nav naudas. Vienkārši. Vai tu balsties uz īstu pieredzi, vai to, ko jūs redzējis filmās? Uz filmu Friday. Es vienreiz arī tieku uz to, man vajadzēja, es biju Spānijā, man bija pēdējā diena, un nākamajā dienā es jau vajadzētu man būt Rīgā, un bija kaut kāds liela izrāde, es neatceros, varbūt grābeklis vai kaut kas. Un es zināju, ka mana barbera nav pieejama, un man bārda briesmīga. Un es vienkārši skraidīju, tas bija ne Spānijā, tas bija Francijā. Tas make sense, jā. Nicā. Un es skraidīju pusotru stundu vienkārši pa to smuko pilsētu, līdz barbershopam prasīju, vai ir vietas. Nav. Un beigās tas rajons palika sliktāk. Zin tā, kā Nica ir tā kā bagāto pilsēta pie Dienvidjūras Francijā. Un diezgan netik smukā rajonā es skatos, ka melnādāja no tā frizē tā. Un viņi tā kā, var redzēt, ka cilvēki, kuri visu dienu tur pavada, zin tā kā viņi vienkārši, viņi atnāk patusēt, zin kā. Un viņi sēž uz trepēm, viņi iekšā, un es tā kā, ko darīt, bet domāju, nopietni, viņi nenogalinās mani. Un es... Vispār neesi rastiski, bet labi. Jā. Bet, zini, bija tas stereotipi. Neapzaks. Jā, stereotipi. Vienkārši, tādā ziņā es sapratu, ka nenogalinās. Vienkārši man bija mīziens, bet pēc tam es padomāju, kā man mīziens. Tas ir diena, saule spīd. Jā, šeit tikai... Jo mēs zinām, ka viņi zog tikai naktīs. Jā. Kas notiks, karoči? Un es ienāku, un viņi visi paskaties tādi, tas būs interesanti, zini, tādām sajām. Tā kā, ko viņš šeit ir pazaudējis. Un es sāku viņam skaidrot angliski, un viņi, protams, runāja tikai franciski, un es tā kā vai varu, un viens tāds tā kā labi davai sēdēs. Un viņš tā kā uztaisīja tā bišķinu uz pohuju, tā kā, un bija daudz lētāk, bet es dabūju to visu. Bet tad rezultāts bija jēdzīgs? Nebija kruči, kā paskaties uz mani, man nekad rezultāts nav jēdzīgs. Bet, protams, nebija rezultāts. Nebija kā viņa parastais 300 eiro huviens. Jā. Nebija kā mana barbere, bet priekš šitās naudas un tajā, kā es biju tā kā vietā, kur viņi pat nezina manu galvu un nezina neko, bija labi. Man ir tagad jauna barbere, bet tikai māti. Bet man iepriekšējā bija principā sāpņu sieviete. Tu ieej iekšā, labdien, es viņai parādu bildi, un mēs 40 minūtes nerunājam. Un tad viņi saka, paldies, tev patīk, jā, viņi tā pasties no aizmugurs, un tad viņi pasaka, tu jau zini, es atlieku 25 eiro, es pamāju, aizēju prom. Perfekti. Pat nerunājām. Mēs neko. Mums obligāti jārunā komunikācija, esam čomi, un tas notiek viss pusotru stundu, jo tu apgulies, viņa masāžu taisa. Runāt ar svešu cilvēku. Un viņa nav sveša, zini, ja viņa tik vairākus gadus... Un man pie barbera laiks neiet uz priekšu. Vispār neiet. Bet... Tas arī lieta, tie barberi, viņi saka, ka ja tev ir jāsteidzās, tad neej pie barbera, ej vienkārši pie Tatjanas uz Globusu. Jo tur ir tā kā procedūra. Tatjana Globus. Tatjana Globus, jā. Jo tur ir procedūra, tu apgulies, viņa masēja tev seju, vai ne, pēc tam krēms, pēc tam tur to, pēc tam šitais. Tev ir taizamiet viņi kaut kā? Nē, Latviet. Kāpēc, lai tev masās seju? Vai tev taisa frizūras ar happy ending? Es nedomāju, ka viņa tikai man masēja seju, es domāju visiem. Nedomāju, ka atnāca šitais, ka sevi jāmasē. Tas ir normāli. Tu piedāvā alkoholu vai kafiju, vai ne? Cipā, tu apgulies, tu guļ. Un pusotru stundu tu guļ. Ir gadījumi, kad es gandrīz parubos tur.
Un viņi arī saka, ja tu aizmigsi, ir pilnīgi čili, jo tu vienkārši baudi, tu guļ, baudi, un kāds vienkārši pieskarās tev, un tas ir tik labi. Tik daudz zinu. Ar nogulēt roku. Tāpēc Klausies šī. Tev masai seju? Jā. Es biju pirtī, un čalis man iezieda medu. Ai. Jā, gribu zināt vairāk, Kreiču podkāstu Patreon pievienojies. Jā. Jūsu abu pieredzes izklausās iemesls, kāpēc es pie Bārbara eju 2 reizes nedēļā, lai noskotu galvu, un ar to es domāju, es mājās sev pats noskoju galvu. Jo manī nav nekas tāds, par ko... Māti, tā kā zini, kad iestādi jaunu zālē, un tad suņi apmīž visādās vietās. Tev ir tā kā daudz, kur aug, un tad es redzu zonas, kur nav. Nē, nekas. Tas ir tieši tā kā, zini, ka futbola laukums, ka tur ir pie vārtiem ir izstaigāts, tad tur ir kaut kādas... Īstenībā labāk salīdzinājums, Jā, labāk salīdzinājums. Bet jā, es reizi nedēļā apmēram apcerpu bārdu un usas, ko man īstenībā vajadzētu tagad izdarīt. Un 2 reizes nedēļā noskuju galvu un... Es nezinu, jums ir gandrīz vienāds matu fuipurna apmetojums. Ūsiņas un... Es pamanīju, ka tev neaug sejas apmetojums. Tā ir tā lieta. Okay. Es taču sev ataudzēju, man bija tās ūsas, un es gribēju skūt un rādīt, cik smieklīgi izstāsta Franču, un tad atstāt Hitleru. Es nevaru redzēt. Man bija kauns prasīt to, kas tas ir. Uzkrasot. Skropstūši prasīt, lai es varu ietonēt, lai būtu funny. Un man tāds pārāk gēj. Jūs redzējāt Šeinu Gilisu SNL-ā tagad pēdējo? Jā. Viņš kaut ko ir izdarījis ar ūsām. Viņš kaut ko viņam liekas nokrāsojis. Jo viņam ir tās, bija tādas pašķidras, kā man, piemēram, bet viņas bija tā kā organiski izskatījās. Un tagad viņam pēkšņi tā kā kontūras, man liekas, tur dara to, ko Bārberi darot, kad tāpēc ir... Daudzos barbershopos, kad ūsām tev ir, un bārdai vienkārši milzīgs lainis ar tiem produktiem. Un man tā meitene arī, viņa teica, gan priekš, viņa tā ieliec šito, viņi tev būs kuplāki un turēs formu. Viņiem, man liekas, vienkārši viņas tur burtiski bija kāds, gan jau tā tavējā, viņam rītīgi iesmērēja, kondicionēja, ieņēma formu, ielika vēl kaut ko. Nezinu, viņas bija ļoti līdzīgi kā Breaking Bad, kad pirmo reizi Walters Whites nodzina to, atstāja savu gotī, un tad tas bija vienas sezonas pēc... Gotī šitais? Nē, šitas ir gotī, ja tu atstāji tagad. Nē, šitas ir gotī. Nē, tas ir soul patch. Šitas ir gotī. Un viņš bija viņu, es nezinu, 2. sezonas beigās varbūt, bija nogriezis, viņš teica, es varētu šo te atstāt. Un viņam bija tāda ļoti gaiša. Un nākamā sezonas 1. epizodē viņam bija tas pats griezums, bet viņam bija nokrāsot tumšāk. Un izskaties labāk, bet tā kā uzreiz acīs iekrit. Un tas pats bija ar Šeinu Gilis, un es domāju, viņam tur bija kaut kas vairāk izdarīts, kā tikai šito te pamasēju un kondicionieri ielika. Skatījos, neko nepamanīju. Tev varbūt. Neko. Jā, bet runājot... Tas, kas pēc šova iet tie tītri, un viņš meklē hairdresser. Jā. Bet... Who's the barber? Kas vēl jauns? Es saku, kā izdarīt stulbas lietas. Man, karoči, netālu no mājām vairākus gadus uz asfalta bija ar lieliem burtiem uzrakstīts šeit ir tā vieta, kur viņa man pateica jā. Cik garš tas iebraucamies ceļš bija? Nē, vienkārši tas ir uz asfalta, vienkārši uz ceļa. Tas nav. Šeit ir tā vieta, kur viņa man pateica. Tas ir cik garš uzraksts tas ir. Tas ir, jā, viņam tur. Tā. Un es vairāk. Smūki vai tajā, kur čaļi parasti uzrakst tur Markus Liens ūkā krāna? Nē, viņš tā kā centījās. Točan ar krītu nebija iemīsts tas uzraksts. Nē. Un man vairākus gadus gribēja uztaisīt ļoti stulbu lietu, pēc 200 metriem uzrakstīt, un šitā tā lieta, kur mēs sākam strīdēties, un šeit tā vieta. Šeit es sapratu, ka viņa krāpa manu draugu. Un es gribu. Un katru reizi, kad es gāju uz veikalu uz to, es tā kā bļais to izdarīšu. Es domāju, tiešām, Aleksandr, tu tā kā labs? Es domāju, tas ir stulbi. Nē, tas būtu rēcīgi. Un tu pārdzīvot? Es gribu omīts no tramvaja nelaist. Vienkārši aiz jakas turēt viņas. Nelaist cilvēku. Principa pēc. Jā, bet man 2 cilvēki iekšā. Viens, kurš tā kā Aleksandra, tas ir stulbi, un otrs tā kā tagad aizkrāsoja. Tieši nesen aizkrāsoja, bet vairākus gadus tas bija. Viņa uzreiz izšķīrās.
Jā, īstenībā, jā. Viņš arī pats aizkrasoja. Atbraucu, nikns, zini, tā kā. Un es tā kā, bet otrā daļa man saka, Aleksandra, būtu tik rēcīgi uztaisīt vēl 4 uzrakstus, ka šeit es sapratu, ka viņa mauk. Runāt par strīdiem. Diemžēl es pasēdēju Facebookā, līdz ar to es kļuvu krietni vairāk intelektuālāks nekā es esmu. Par 20 gadiem vecāks. Es nelielīšu šodien nav tā diena. Bet bija ielikts video no tā slavenības bez filtra, un tur bija par to, kā Kambala šķirās ar Lienīti. Es tā kā tu man pieliku. Jā. Es tā kā, kas tas pa vārdu šķilas? Nē, cēlēns šķiļas ārā no pienam moliņas. Tagad ir lieldienas. Tur ir kamera. Tagad ir lieldienas. Kad būs? Kad otrā svētdiena? Marta pēdējā, aprīļa 1. vai kaut kas tāds. Nē, aprīļa 2. svētdiena. Kā tu jūs zināt? Mums ir Džeimijs tagad. Džeimija paskatīsies, kad ir lieldienas, lūdzu. Jā, jo tur nav datums, tur ir kaut kas svētdien. Jā, tur nav datums tur katru reizi. Idioti. Un, jā. Aprīļa 3. nedēļas. Nē, kas šogad ir 18. līdz 21. aprīlis. Tas nozīmē mēnesis vēl. Netrāpīja uz mēnesi. Šodien arī, kas strēns rāva, bija Facebook ielats, ka 13. mārts ir romantisko dzērienu dienu. Ka tev sievietē, man tās tīko bija, tīko bija sieviešu diena. Un bija tikko pēc tam mēneša atpakaļ bija Valentīna diena. Jā, es zinu, skaļu gadu ņemos. Tad Ziemassvētki, jaunais gads. Ja nu vēl nepaveicis un iekrīt vārda diena. Paldies Dievam, man draudzības nav. Wow. Un tad vīriešu dienā, es varu ilgāk pagulēt. Nē, bļēģi, es pat nevaru. Man uzdāvināja krēmu, kas ir forša, bet tā ir lieka atbildība. Jā. Ar domu, ka tā kā tagad būs, nekas nemainīsies. Bet nē, un viņi šķirās publiski. Tur, kad viņi virtuvē strīdās, un tu mani krāpi, un viņš atnāca uztaisīt meitnei steiku. Un es gribu zināt, vai tas ir pa īstam vai nav pa īstam. Domāju, nē. Jo, ja tu esi kādreiz hardcore šķīries dzīvokli, tu zini, ka kaimiņi jau glāzi pielikuši. Bļāt, tā nebija. Vienkārši tie, ir īpaši pēdējais, kurš iet tā kā stundu, 2, un tad pēdējās minūtes mierīgi, un tad tāds, ka mēs aiziesim uz vieglas nots, un tad kāds kaut ko pasaka. Nē, fuck you, es zinu, tu toreiz atceries pirms gadu. Un viņi vienkārši, un tu redz, kad ir tas kadrs, viņi strīdās, un fonā vēl čauļā kameru vēl ielīdz. Man tāds. Nu jā, tas jā, ko cilvēki neizdarīs vienkārši publiskās uzmanības dēļ. Tas ir bēdīgi. Man liekas, ka īpa īstam, jo tas čalis, kā viņam, Kambala. Jo viņš burtiski uzvedās tā kā čalis, kas ir sūdzis, sataisīs. Un tu domāji, ar pārsteigums kaut ko palīdzēs, viņš tāds. Nu jā. Nē, es jau domāju, Okay, jā, tas izklausās realistiski. Jā, viņš tāds saka, es domāju, es jau pamēģināšu, kas tad? Man liekas, man nekad dzīvē nebija tāds strīds, kuru tu apraksti. Tā kā 2 stundas kaimiņi klausās, man nekad dzīvē nav bijis tā. Tāds bļaušanas mačs man arī, man liekas, nav bijis. Jā. Vienmēr ir bijis vai man arī nav. Tu esi kādreiz strīda laikā metis kaut ko, vai tev kaut kas ir mests? Nē. Smieklīgākais, ko es kaut kad kā joks stāstīju, bija tas, kad strīds beidzās, un meitene ļoti man samīļoja un pateica, piedod, ka es tev iesitu, un es pat nepiefiksēju. Tad viņa iestāstīja, ka vienā brīdī viņa pienāca tuvāk un tā te izdarīja, un es pat nepiereģistrēju, ka tas bija sītiens. Tas notiek, kad ar 10-gadīgiem meitenēm tiecas. Tā ir, bet, jā, tiešām. Bet man nebija, bet manam draugam bija. Ne jau es meitenēm gultā sāku, tā kā tu gribi būt sekmīgi. Jā, bet manam draugam bija, un arī pazīstu to meitni, viņa dzēra vīnu, no vīna glāzēm, es sapratu, kā tas izskatās, un viņa vienā brīdī viņš kaut ko pateica, un viņa iemeta viņam galvā to glāzi ar vīnu, ķipā, un tā kā, tas ir nepatikami, man liekas. Viņam bija sekas, ko trāpīja, sagriezis. Man bijis, kad es strīdos un izšķaidu manā priekšā šķīvi, un man galvā pirmā doma, es nahuj nevākšu. Bet tiešām, vai tu vai meitene panāc, un kā filmās, un tā kā šķīvs? Es tev varu teikt godīgi, tāds tāda atrod. Kaut kas ir tajos, citi ir psihopāti tādā ziņā. Tu esi sitis pa sienu, kas ir klasiskais gājiens čeļu. Es vienreiz kaut kad ap vidusskolas vecumā, man liekas,
Bet tas nav citas. Bet es strīdējos. Zila roka no citas lietas. Nekad meitenes klātbūtnē, bet es esmu tā kā... Jā, tie strīdi beigās ir ne par ko, kad... Nahuj mani zeķi jāizvalk, zinu, uz āru. Nevis tas prezīts jāmet iekšā, bet... Un tad tas aiziet, un man tāds... Jā, un es aizgāju pilnīgi citu istabu, ieliku pa sienu, un tā bija tā... Ne reģipša siena, bet tā, kas tā pamat... Kā viņi sauc? Tās betona, tās... Tā kā nesošā siena? Jā, precīzi. Zils, mazais pirks nekustās. Es braucu arī, tad rokas sāp. Es vēl biju open micā, un es teicu, jā, tu neko samiloju visiem. Tas bija vēl, kamēr tu ar stand-upu nodarbojies? Tagad tas pēdējos gados? Nice. Jā. Tad mēs varam izskaitļot, kura tā bija. Kura? Tas ir horš. Labi, kurš? Jā, man liekas, tu biji, Kalvi, kad tu siti pa sienu, kaut kas tāds? Es saku vienreiz kaut kad, man liekas, vidusskolas vecumā, vai tas bija augstskolas vecumā, es neatceros, pa ko mēs tur dirsāmies. Arī pa tādu pašu bezsakaru, kur jūs nestrīdēties par reālu iemeslu, bet jūs tā kā sākāt par to strīdēties, un tad jau, jā, tur trauks nekad nemazgā. Es saku, ja es mazgātu trauks, ja tu varbūt tagad mazgātu veļu, un tad tas viss aiziet ķēdīt. Viņi burtiski tie strīdi ir tā kā tie krūtie salūti, kad ir aiziet. Vienu, un tad 5, un tad 20, un apmēram tie ir tie. Un, kurš siepjas pa sienu, un es uzreiz iestu, un tā kā, šis neesmu es, bet es jau biju jau konektēju ar sienu, un to vairs neesmu to atkārtojis. Es vispār ļoti mierīgi. Tieši šodien, man kaut kas šodien nesnāca taisot brokasts, un man bija tāds, es bišķi ilgi noturēju vāku uz olām, un viņas vairs nebija tā kā... Kā viņas sauc? Vēršats, bet bija vienkārši prosta, bet salātos liek cieti jau bija palikusi. Un es būtiski paskatos, man tāds, zini, tā kā meiteni gaidro, un man tāds, bļatak, pisies, nahu. Ieskroči. 4 lambvārdi. Uzreiz aiziet, un es redzu tā seju. Tiešām. Un es kāpēc, es pēc tam atcerējos uzreiz, kad es sīkiem to rīteni laboju, 2 dienas pirms es vedu pie tevis, lai dabūtu 15. atslēdziņu. Es uz ielas viņas par laimi. Tu strādā darbnīcā, nebija tā, ka es braucu pie tevis uz māju pēc atslēdziņa. Es strādāju darbnīcā, kamēr tu nevar mājās. Gribētu mainīties? Nē. Labi. Tur jau tā lieta. Tu ritenis. Labi, mēs strīdēsimies vēlāk. Tu negribētu labāk programmēt? Labi, sities pa sienu. Nē. Tūlīt AI visu programmēs. Tavs darbs būs obsolīts. Likt lietas kastē ir tavs Einsteina tuvuma darbs? Tā nav vienīgā lieta, ko es daru. Jā, tu vēl raksties ar cilvēkiem un prasi ChatGPT, help me write jokes. Ražošanas līnijas menedžeris. Tu neesi, tu menedžeris. Es pamanīju, cik ironiski, kā mēs runājam par strīdiem, un viņi saka, strīdieties brīdī, kad mēs runājam par strīdiem. Kas notiek? Bet es vienkārši atcerēju, es par tevi domāju šodien, pēc tam, kad es lamājos skaļi mājās. Tad uzlika vāku uz olām. Nē, es atceros, kad sīkiem to rīteni skrūvēju, vienkārši tam fucking sūdē alumīnija mēslu kaut kādu es viņu skrūvēju. Tu pat nezini nosaukumus. Nav svarīgi, un es mēģināju. Par laimi tur nebija cilvēki, bet katru reizi, kad es nesavilku pietiekoši cieši, lai pievilcu, man bija tāds mauka, un es rītīgi stresoju tās ielas, un es vienkārši kaut kad domāju tāds, kā ir tavā dzīvē? Manā? Jo man pārsvarā, kad es kaut ko cenšos, un man nesanāk, es nopsihojos. Un ne publiski, bet tā kā mājās, ir īpaši, zini, tu mēģini kaut ko, un tev nesanāk tā kā tu gribi. Pārsvarā tikai gatavojot. Un man ļoti patīk, kad ir precīzi tā, kā es gribu. Un man nesanāk, man ir lamu vārdi, viņi jūtās nērti un tā tālāk. Un es tieši domāju par tavu eksistenci. Kā tev nesanāk, un tev tas, jā, es vispār esmu ļoti miermīlīgs. Mēģināsim vēlreiz. Man doma par to uzvelk vēl vairāk. Man tāds, tu dūšbēk, davai! Kas ir? Es nevaru. Tu uzvelcies stāstot par to, kā tu uzvelcies. Es uzvilkos, cik tu mēģini skrūvēt, un tāds, nebija vienkārši cieši, nevis top. Bet tāds, pieskrūvēšu vēl, un man tāds, man tas
Es varētu izplēst, es esmu mācis sev arī mēģinājis, bet man nesanāk. Man paliek sāpīgi un es beidzu. Es arī reiz mēģināju izplēst, tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Jā. Bet manī nav tas kaut kāds caurums, kas tev liek vienkārši, ka tev nav sakārtotas emocijas. Man vienīgais moments, kur man uznāk dusmas, es smirdu. Vienīgais, kur man uznāk dusmas, atceros kādreiz, piemēram, pie tētim kaut ko palīdzēju garāžā un ir mašīna uzceltos pacēlāja, un kad tu mēģini, piemēram, kardānam vienu skrūvi, kur tu vari tikai tā sali kopā un mēģini, piemēram, uzķert vītni, fucking pusstundu, vienkārši mēģini un nesanāk nokrīt, kaut kur skrūve iekrīt kaut kādā tur pannā. Un tad vēl mēģini ar uzgriežu atslēgu iebāzt, un vienīgais veids, kā to arī pakustināt, vai tā kā pagriezt ir pa kaut kādiem 1 centimetru, un tad pārlikt mēģināt. Un, kad tu nočakarējies, un kad tur krīt atkārtoti, tad tas man uzvalk. Bet kā tev bija pēdējā reize, ka tu... Bet man ir interesanti, ka man ir... Man nav tā, ka es esmu konstant dusmīgs. Man vienkārši ir tā kā... Chill, 2-1, visu dienu, vienkārši 2-1, viss cool. Bet tad ir... Un tad... Es situ olu pa stipru, un viņi bišķi trāp uz plīts. Momentāli 9, tā kā tas tur no Tasmānijas. Un atpakaļ uz 2. Bet es tev personīgi stāstīju, man liekas, izstāstīju podkāstā for fanzijas. Kroči, es sīko tagad mācu viņam mīties. Es sapratu, viņš pa sīk, lai bezpalīgi ritnīšiem vienkārši tagad, kad viņš iemācīsies mīties, mistiski viņi pazudīs. Un viņam kaut kas nesanāca mīnoties. Zini, tas posms, ka tu esi... Tā kā tu nevari tos... Tu māk braukt par riteni? Jā. Ok. Kroči, ka tu nevari... 2 gadus atpakaļ iemācījies, īstenībā. Nekād dzīvē neesmu braucis 2 gadus atpakaļ. Jā. Spānijā vienkārši tā kā vajadzēja iet, ilgu laiku ceļš, un es tā kā... Un bija ritms, es tā kā, varbūt iemācīsimies. Es nekad mūžā 2 gadus atpakaļ iemācījos. Jā. Cik tu nokriti? Es nokritu, diezgan asiņaini. Kungsti, tā kā Pīters Grīfrīds. Jā. Un pie man pienāca sieviete, teica, vai es normāli, un tā kā bija, man bija šeit asiņot, celes asiņot, bet es tā kā, iemācījos. Jā. Un arī tik stulbi bija, ka mans brālis, viņš tieši otrādi, viņš tā kā viņam ļoti patīk braukāt, no bērnības, un viņš man mācīja, un man tur bija tāda šosē, kur neviens nebraukāja. Un viņš sēdēja ar aliņu, ar vīnu, ar sidru, man liekas. Nav svarīgi. Un viņš man teica, ko darīt. Un viņš tika, davai tā. Un es darīju to, ko viņš teica, un man vispār negāja. Un vienkārši stundu, neiet. Un viņš aizgāja atkal paņemt vēl dzērienu, un es sāku darīt, kā es daru, un es iemācījos braukāt. Un viņš tagad visiem stāsta, ka viņš man iemācīja. Nē, tieši, ko viņš man teica, tas bija tik stulbi un nepareizi. Vienkārši. Es atceros, ka es iemācījos riteni braukt. Arī 2 gadus atpakaļ. Stāst. Kroči sīkie māc mīties, un ir tā problēma, kad ir tieši tas posms, kad abi pedāļi šitā, un viņš vēl īsti nesaprot. Uz aizmuguri bremzējās, un viņš nesaprot. Viņš nesaprot. Viņš vēl nav, viņam vēl jāpabraukā, viņš nesaprot. Un es viņam saku, mēģinu uz priekšu vienreiz, otrais nesnāk. Noslīt kāja, un viņš pie tā rīt. Un atpakaļ. Un es lielā mācīju, man tāds cool it down tagad. Un es redzēju to no malas, tāpēc es saprotu Kalvija argumentu. Jā. Bet es nezinu, viņš redzējis, ka es mājās psihoju. Man liekas, viņš ir, bet man nav pieregistrējies, ja tajā brīdī tu aizēji tā kā limitless. Jā, tā kā snaipers, tu esi focus. Jā. Nekas pasaulē nav izņemot mani un manas dusmas. Bet tā nav lieta, ko tu iemācies, jo tas būtu apzināts lēmums. Es par to domāju. Jo, zinot savu sensi, man liekas, tas vienkārši... Nezinu. Psihiatri vai psihologi varētu pakomentēt, varbūt, vai tas ir... Man liekas, tā ir novērota uzvedība. Ja jūs esat psihologi vai psihiatri, rakstiet komentāros, vai var tā... Jā, vai, ja, piemēram, tēvs ir psihs un viņa prāt, viņš nav dēla priekšā ārdījis... Tu tagad definē, it kā es katru dienu ārdītos, tas parētam ir. Un tad dēls sāk ārdīties identiskā situācijā. What's the deal? Jā, vai tas ir iemācīta uzvedība, vai arī tas ir gēnos? Bet par riteni. Es atceros, ka es iemācījos braukt. Es biju pie brālēna aizbraucis, un viņam tāds tā kā māja laukos, un iebraucamies ceļš garš. Un es braukāju, viņam bija tāds mazs BMW, un es nezinu, cik man gadu bija.
Un es tur mēģinu, un beigās man sanāk, un es tā kā, wow, aizminos līdz vienam galam, līdz otram galam. Es skrienu pie tēta. Es pasaku, tēti, es iemācījos ar velosipēdu braukt. Atnāc apskaties. Viņš iznāk ārā, un es tur riktīgi domāju, Dievs, tētis ar mani leposies. Un viņš redz, ka tev 4 riteņi. Nē, es sāku mīties līdz iebraucamā ceļa galam. Un es skatos atpakaļ, kā tētis tur, nezinu, aplaudēs vai tur jē. Es paskatos atpakaļ, tētis jau iet prom iekšā mājā atpakaļ. Dzert varbūt. Bet tas izklausījās, ka viņš alkāns. Viņš nav hipersīvi, tas bija. Vienkārši bija ballīte. Atpakaļ uz ballīti. Un tas brauc atpakaļ. Ļoti bēdīgi. Nu jā, labāk neskatīties aizmugurē. Tad tu domātu, ka viņš skatījās all the way. Jā, nē, es vismaz gribētu domāt, ka bija tā. Viņš skatījās, viņš māk braukt, labi, es redzēju. Jo mēs neesam... Es, kad iemācījos braukt ar riteni, mums bija pagalmā, es nezinu, tāda nobrauktu, es nezinu, cik gara. Tā kā šitais, tikai leņķi, es nezinu, 1,5 metrs. Mazs slīpums, un es kroči ar riteni mācījos, līdz es iemācījos braukt, un tētis man nopirka riteni, un es atceros to pirmo dienas izēju ārā, un es esmu lepns, jo es zinu, ka es neesmu nekad olas atsits, es zinu, ka tā ir klasika, un es esmu tik lepns, un es galvā būtiski sapriecājos, un es nepamanu, es ielieku un tieši ar olām. Un tieši pirmās minūtes jauno rīta raudāju zemes. Jā. Man bija šitā vienreiz, kad man bija māsai velosipēds, kuram bija tā kā ielinietas riepas, tā kā apaļas, tā kā gandrīz gludas. Un tas, ko mēs darījām laukos, bija, es aizbraucu, tā kā apstājos peļķē un mēģinu no vietas izspolēt ārā, tā kā offroadā. Un es arī, es turos pie tās stūres un riktīgi mēģinu mīties un neminās, un man nokrīt kāja no pedāļa, un tur, kur ir stūrēji tas bleķis pa vidu apakšā, tieši pa kaunuma kaulu, virs krāna, bet, tur, un vienkārši tas bija, es biju imobilizēts, nokritu zemē, raudāt. Es īstenībā nezinu, ja tagad runā pa visu feminismu un tā tālāk, un tāds, kāpēc neviens neceļ? Tagad ļoti ceļ, taksis pateica, tas smuki izties. Kur ir viss tās sarunas, kad meitenes skolās ir čaļiem polām? Kur viņas ir? Kur ir atvainošanās? Kas pa skolu tev bija? Mums tā skolā nebija. Nedzēn. Mums nebija. Es atceros burtiski, neatceros, kura klāsa stāv meiteņu bariņš. Es redzu, ka viņš čikājās. Viņas nemāk. Un tur ir ilgs kāms trī, un viņas burtiski nevis tā kā reizē uzliek, bet tā kā zvanī. Viena pienāk un ieliek čalim polām. Bez iemesla. Un tad vēl man arī ielika. Jā. Un mēs... Tev tā bija? Nē, bet es saprotu tās meitenes. Nē, es arī saprotu, tas ir Valmieras lieta, kas nepazīst. Mums tā nebija. Es neatceros nevienu gadījumu tādu. Es tik sen neesmu dabūjis pa olām. Tas ir labi. Jā, gribi? Jā, man vienmēr filmās rāda, ka cilvēks mēģina izvarot meiteni un vienmēr viņas sit viņam pa olām. Es vienmēr domāju, tik kruta un tik ironiski, ka tā lieta starp mūsu kājām, kuru mēs gribam iebāzt meitenēs, ir tas vājākais punkts, pa kuru var arī iedot meitene un tikt brīva no viņa. Izvarošanu poetiski padarīt labi. Es runāju, ka ironiski ir tas, ka šitā mūsu spēcīgākā lieta ir vājākā lieta, un meitenes var to izmantot, un tas viņam palīdzēs tikt vaļā no vīriešiem. Vienkārši pēdējā brīdī viņš ir virsū, viņa iesit tur, un viņš viss imobilizēts. Jo es arī esmu dabūjis to, ne tādā kontekstā. Zini, kā, ka tu spiež pie zemes? Un ko viņi saka, ka tā sāpe, ka man pateica tavs vārds, tu imobilizēts. Tu vienkārši. Tas tu nevari neko darīt. Jā, tas ir kā pienāk, un tev tā kā poga šeit, un tu es izlādējos, es nevaru funkcionēt. Tas ir tik krūti, ka vīriešiem ir... būtu labāk, ja būtu tā, tev iesit polām, bet nē, nav labi. Bet interesantākais tas sāpes lieksnis, cik viņš ir. Ne sāpju, bet tā kā, cik ātri tev sāk sāpēt. Man ir sīkais burtiski, nesmīgs to mantiņu, un tā kā tēti ņem, un es nepiefiksēju, un vienkārši, un viņš ieliek pa olām ar tīģeru galvu man, un man tur jāstāv bija. Viss kārtībā dēls. Jā. Man bija šitā vienreiz, kad es biju garāžā strādāju, un man teica, es prasīju Mērlandu, un man teica, ņem, un es pagriežos, un jau bija čalis meta, un tā kā es nepaspēju rokas, man zem rokām pagāja garām un precīzi pa olām vienkārši. Un es arī zemē uzreiz... Es šito pēdējā lietu pa sīko, bet es šito biju dzirdējis.
man likās smieklīgi, vairs neliekas smieklīgi. Tā kā, kas saka, vai lietas, pa kurām var jokot, ir viena, pa kuru nevar. Karoči, es kaut kad biju ballītē, kur sen, es 5 gadi, kad puika čurāja podā maziņš un pēkšņi kliekšana. Viņam rīņķis uzlidoja. Zini kā, maz puikas, viņi uzliek krānu uz tās malas un vienkārši čurā. Un vāks aizvērās virsū. Oi. Un man sīkais ir tikko sācis. Viņš ceļ abus augšā. Un viņš ceļ čurā. Viņš vienmēr paziņo visiem, kas ir mājās, ka viņš tagad iet čurā. Un viņš paziņo, novelk bīksas un plikdīrs skrien. Es viņam mēģinu iemācīt. Tā kā tev nav. Secība. Jā, pašās beigās. Un tagad viņam tas fetišs. Un mani bail no tā, kad vienu dienu. Nu labi, nokritīs. Viņš operē labi dziedās, zin? Būs labs balss, Farinelli Kastrāts. Jā, Kastrāts, man liekas, vajag atgriezt. Jā. Jā, bet man tā atmiņā bija, ka mēs man kādi 10 bija gadi, un mēs ar tēvoci spēlējamies. Jā. Es gaidīju šito, jā. Bet, tu negaidīji toreiz. Jā, un Tas ir pirks, eta pļaļa conkuļa. To 2 paļcā. Jā, un viņš man meta bumbu, es viņam bumbu. Čo mokrī? Это мой буркans. Es aizmirstu, kā bija. Marko. Jā. Labi. Okay. Jūs spēlējat. Саша, только не смотри. Пусть эта станется between us. Jā. Между нами. Un, nē, tu arī tanti skaties. Это будет между нами. Labi, nu. Tanti skaties. Un Pagaid, tikko sapratu, ka mēs spēlējam beisbolu. Es nekad domāju, nespēlēju beisbolu, mēs spēlējam beisbolu. Es nezinu, kāpēc. Es viņam bumbu metu, viņš man bumbu. Es viņam bumbu, un viņš man karoči trāpa tieši pa autiem. Tieši pa autiem. Viņš nāc, tā kā māmas. Jā, nāc sabučot. Protams, ar tevi. Vai man sabučot, un viņš uzpučo. Jā. Un tā bija pirmā reize, kad es jūtu tās sāpes, un es atceros, ka bišķiņ paranoja, jo viņš sāka smieties, un viņam tam te teica, ko tu smejies, viņam tagad vairs nekād bērni nepiedzims. Un tā, 10 kaut kas tāds, un es tā kā, tā var būt, man bērni nebūs. Un viņš sāk smieties. Pēc tam viņš... Galvenais, ka viņi bija... Tas ir stulbs arguments, tu esi pa jaunu, lai saprastu vispār, kas notika. Bet saka, interesanti, ka bija mainīts lomas, jo loģiski tu gaidītu, ka tas onkulis teiktu, ak, Dievs, tu pa olām. Un tante teiktu, nē, tas ir vienalga vecuma, vienalga, ka tu redzi cits čāls dabū pa olām, tu rēc un tu savējās vienlaicīgi. Jā. Īstenībā tur bija tas, ko viņš teica, viņš rēca no tā, ka tas ir smieklīgi, bet sam gāja un tā kā, wow, es ļūtu līdzi. Jā, jo tur ir abi. Jā, tur ir abi. Man bija kaut kāda ideja jokam, ka ķipa, visu vīriešu olas ir saslēgtas tā kā tīklā. Un ka, ja tu iepiš pa olām, tad pat ja tu esi aiz sienas, tu jūti, ka kaut kas pasaulē tas nav kārtībā. Tas ir krūta doma, tas ir kā sēnas, kā visas sēnas. No manis. Jā. Tas ir ļoti labi. Es šitā biju stāstījis, ko mēģināšu sen jau open mic. Attīsti to, tas ir labi. Kā sēna, zini, kā tu sēnas un viņi zemē viņi ir saistīti. Ļauj viņam pabeigt domu. Nē, neko. Nē, es pabeidzu arī. Kā sēnas ir saistītas. Bet, Kalvi, varbūt tas, ka tēvs neskatījās uz tevi, kad tu rādīji, kā tu brauc ar droši viņi skatījās. Tu brauc ar riteni, varbūt tāpēc tu sēž šeit, jo tu gribēji parādīt tēvam, dabūt viņu uzmanību, jo ļoti bieži cilvēki, kur iet artists, ka mēģina kļūt. Nē, tu šito jau sen sapratu, ka tas ir tāpēc, jā. Jā? Mēs pusē pasaules ir dadījušos, pat ja viņi to nevar ielikt vārdos, pat ja tas nav tik... Visiem ir īšūs. Nē, bet es runāju konkrēti par dadījušos, ka tu mēģini visu dzīvi panākt to kaut kādu atzinību. Tas bija labs. Tu mēģini gūt kaut kādu atzinību vai novērtējumu it kā no tēva, bet pat tas var kaut kā realizēties, ka tu mēģini no citiem dabūt, bet reāli iekšā tas ir tas caurums tavējs, par ko es runāju. Ko mēs teicām agrāk, ja jūs esat psihologs vai psihiatrs, rakstiet vai tā, Kalvim ir, un vispār rakstiet komentārus, mums ļoti patīk. Bet arī tad es domāju, tā kā, ja nevienam nebūtu un visi būtu baigi laimīgi ģimenēs uzauguši un visiem viss būtu labi, tad kaut kādā ziņā... Viņi tāpat sazaļo jaunas meitenes. Vismaz tas ir, to es esmu internetā lasījis. Kas? Pateic raksta, internetā lasījis. Nē, es esmu internetā lasījis, ka visiem ir kaut kā... Visiem. Visi kaut... Beidz.
Bet es runāju konkrēti par dedīšu. Jā, bet tavs tētis nebija balerīna dejotāji. Tad tu mēģinātu darīt kaut ko krūtu un vīrišķīgu, lai viņi uzmanību dabūtu. Ne jau fucking, ko tu tur stāst? Ja ir klepsils, tad nimisils vai kas tev tur bija? Paldies, ka klausījāties. Jā. Es varu vēl pēdējo lietu. Vajag pabeigt vienkārši to, ko es sākumā pateicu par to, ka bija uzrakstīts... Uz krāna? Jā. Bija uzrakstīts... Tiešām? Jā, bet, ka bija uzrakstīts uz asfalta, ka šeit ir tā vieta, kur viņa pateica man jā, un es gribēju jums prasīt... Jūs redzēt tādus jokainus uzrakstus kādreiz? Nu, tā kā vēl, uz asfalta. Jā. Es tikai esmu redzējis tos, kur ir... Valmierā ir daudz, kur arī droši vien ir ļoti informēta meitene par to, kas Valmierā ir rakstīts. Nu, klasiskās kas lietas. Kas ir Marta Mauka? Jā, Marta Mauka, Kristīna plus Mārtiņš, Īkols un Sirstiņu, kāds vienkārši piezīmē, viņi nemāk sūkāt. Un es zinu, ka visiem tajā kontekstā ir 13 gadi. Un tas man ļoti patīk vienmēr. Jā, man liekas, ir divi veidi uzraksti. Jā, vai nu to tev sienas ir gribi seksu, un tā kaut kāds klases biedrinas numurs vai klases biedrinas numurs. Un nekas nepārspēs, piemēram, uzraksts Mārtiņš ir gejs, un tad tavā kompānijā Mārtiņš ir tāds, visi zina, un vienkārši smoke guvs. Visās kompānijās visi Mārtiņi tagad. Es respektēju to līdz pēdējiem, kad cilvēku uzraksta tur tas plus tās, vienalga visu preteklības. Bet, kad tu raksti uz elektrības kastēm tos savējos... Tagus? Jēkā? Es gribētu, lai būtu school shootings un tu būtu pirmais, kur parauj. Vai tu gribētu, lai tur ir īsais tajā kastē pa taisno, lai elektrība... Es tā gribētu. Ja tur būtu mākslas darbs un apakšā kaut kāds, kas tur kivī vai banāns, es saprastu. Bet ne jau tu vienkārši uz sienas uzrauj Jēkā. Nu, tie tā just ir. Kidding. Jā, Jānis un Kalvis, mēs par publiku. Man bija, stāvot virtuvē pa logu redzams, divi krūmi, un pa vidu bija tāds, kur var redzēt asfaltu. Un tur bija uztaisītas klasītes, uzzīmētas, un otrā pusē sirsniņa. Bet tā kā tie krūmi nosedza to sirsniņas apakšu un klasīšu to augšu, bija tikai tā kā klasīšu tur, kur viņas ir divi blakus, un tad divi gareni. Tas izskaties pēc krāna, un sirsniņa bija tā kā nosegts gals kā dibens, un vienkārši šitā izskatījās, un es domāju, tik ļoti tā kā var interpretēt dažādi. Jā, protams. Tik nevainīgi lieta. Man vienkārši varbūt kādreiz, stāstīju, nesivienos, ka tas ir, es tiešām to redzēju katru dienu, kad es Krievijā dzīvoju, tur arī ceļā, Sorry. Ceļā uz uzstāšanu netālu no manām mājām bija ļoti garš teksts, un viņš bija lieliem burtiem, jo bija māja blakus, ka bija 18 stāvi. Es domāju, varbūt tā meitene dzīvoja, kaut kur augšā, un viņš uzrakstīja ļoti lieliem burtiem. Un tur bija uzrakstīts, Milana, возьми меня обратно, es gribu atpakaļ, piedot lūdzu, un pēc tam es jums zvēru bija uzrakstīts, es samaksāšu to kredītu. Un uz šīs notas mēs arī sakam paldies. Jā, pērciet biļetes uz Grābeklī. Un rīt, 14. martā, mums ar Aleksandru Komediju Latvijā bārā abiem diviem būs izrādes. Aleksandram būs 8, man būs 10. Biļetes var nopirkt bez rindas LV. Aleksandru paņem. Jā, kā arī, ja jūs nevarat izlemt, goda vārds metat monētu. Visticamāk, jūs iesiet 2 tunu sievieti, izvēlties, kurš uz kuru grib iet, vai arī vienalga, un metat monētu. Uzmet augšā pret roku, paskaties. Met monētu labāk bez rindas LV kasē. Vai arī džokeri. Tur arī var mēs monētu. Bet arī bez rindas turpat var atrast biļetes uz Grābekli. Vēl 8. Džokeri? Nē, bez rindas.lv. Tur var, jā. Čau! Ir pāris biļetes Valmierā vēl uz mani 21. Visu labu! Atā.